Sveiki, radio klausītāji! Atkal studijā raidījums Ilgtspēja Latgalē mūsu vērtības. Mani sauc Oskars Zuģickis, un mums šodien studijā ir viesis, kas Daugavpilī un Latgalē ir gana biežs ciemiņš, Eiropas parlamenta deputāts Ivars Iebs. Jā, sveiks, Oskar, un paldies par uzaicinājumu. Jā, liels prieks. Ivar, vai tu varētu mūsu klausītājiem un arī sociālajos tīklos skatītājiem pāris vārdos pastāstīt par sevi? Kas tu esi arī ārpus Eiropas parlamenta deputāta, jo sabiedrībā mēs tevi redzam ļoti bieži un esi aktīvs. Es esmu pirmā mandāta Eiropas parlamenta deputāts kopš 2019. gada, bet kopumā vairāk vai mazāk man dzīve bijusi saistīta ar akadēmisko sfēru. Esmu universitātes asociētais profesors, kur es joprojām strādāju. Tā mana darba nedēļa ir patiesībā tāda, ka es pirmdien rītos parasti esmu Latvijas universitātē, un tad es pēcpusdienā vai otrdien pazūdu uz Briseli, un tad atkal nedēļas nogalē atpakaļ. Kas vēl par mani būtu varbūt zināms, ir tas, ka es esmu pēc pirmās izglītības mūziķis. Es esmu mežradznieks, es esmu pat beidzis savulaik mūzikas akadēmiju runājot par Latgali pie tāda izcila, manuprāt, varētu teikt, visu laiku izcilākā latviešu mežradznieka Arvīda Klišāna, kurš ir nācis no Dignājas. Tā kā tādā ziņā tur ir zinām saite vienmēr bijusi. Kas vēl? Man ir 3 bērni. Es pamatā dzīvoju Rīgā, bet ļoti labprāt, kā jau tu pareizi teici, braukāju pa Latviju, tā skaitā arī uz Latgali, protams. Jā, lieliski. Es domāju, skatītājiem labs ieskats tavā CV, kā saka, kas tu esi un ko tu dari. 19. gads iekļūšana Eiropas parlamentā, un šis laikas brīdis tūlītās jau būs 8. jūnijā jaunas Eiropas parlamenta vēlēšanas. Kas ir tas, ko tad Eiropas parlamenta deputāti dara? Jo daudziem, es domāju, klausītājiem ir tāds priekšstats, vizinās uz Briseli, sēž ap lielu apaļu galdu un reizēm kaut ko parunā. Pastāsti, kas tad ir tās lietas, ko tu dari, kur tu esi iesaistījies kādās, komisijās, ko tu lem? Tieši tā. Eiropas parlamenta deputātu uzdevums, protams, ir pārstāvēt Latvijas intereses tajā Eiropas kopējā lēmuma pieņemšanā. Un tie lēmumi tur, protams, ir visnotaļ dažādi. Man vienmēr ir interesējusi tā lemšanas daļa, kurā ir kaut kāds praktisks iespējas uz politiku, arī tā skaitā arī uz Eiropas fondu sadalījumu, izsakot uz to, kā cilvēki realitātē dzīvo. Tāpēc tur ir, protams, Eiropas parlamentam ir tā daļa, kur tiek pieņemtas daudz visādas rezolūcijas, par kurām daudz raksta presē un uz kurām atsaucās, bet tām nekāda tāda īpaši reāla iespēja uz politiku nav. Savukārt, tur, kur mēs runājam par praktiskām lietām, tur Eiropas parlamentam ir lemšanas pilnvaras, un mana tā nozara, tā galvenā komiteja, kurā es esmu bijis, ir bijusi Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Tā ir tā vieta, kur mēs nodarbojamies ar Eiropas rūpniecības politikas atjaunošanu, tā skaitā arī par aizsardzības rūpniecības atjaunošanu. Es domāju, ka aizsardzības industrija tā ir Latvijai šobrīd ļoti aktuāla tēma. Tā ir tā vieta, kur es esmu, būdams pats no zinātnes nācis, es esmu diezgan daudz ko darījis, lai tos Eiropas zinātnes fondus, tur ir tādas arī Latgalē aktīvas programmas, kā tas Horizon Europe, jeb apvārsnes Eiropa, tās naudas pārvirzīšanu tā, lai viņi būtu ne tikai koncentrētos tur tajā bagātajā tradīcijām, bagātajā Rietumē Eiropā, bet lai kaut kas nonāk arī līdz mums. Bet, redzi, mēs esam uz tiem 705 deputātiem šobrīd Eiropas parlamentā tikai 8, un ja tu gribi panākt kaut kādu rezultātu, tad tev, protams, ir jāņem tas, kur tu redzi pielietojumu. Tu nevari ļoti šauri specializēties. Jā, bet Ivar, tad jautājums... Tu mini 700 deputāti, un mēs 8, starp citu pēc vēlēšanām šogad būs 9. Cik tad ir liela iespēja mums, šiem mazam skaitam deputātu, panākt Latvijai labvēlīgu kaut kādu lēmumu, jo daudziem cilvēkiem tas ir lielākais tāds neticības jautājums, ka, ko tad es tur balsošu, mūsējie tāpat tur neko nevar izdarīt?
Pilnīgi pareizs novērojums. Un stereotips, es domāju. Stereotips nepārprotami, jo skaidrs, ka, lai panāktu rezultātu, ir jāmeklē alianses, ir jāmeklē draugi, ir jāmeklē domu biedri citu valstu delegācijās. Un ir jāiet un jārunā, lai panāktu mums veiksmīgāko rezultātu. Nu, piemēram, šobrīd aktuāla tēma, protams, ir viss, kas saistās ar mūsu robežas stiprināšanu. Tā skaitā arī ar militāriem līdzekļiem. Nu, tur mums ir sabiedrotie, nepārprotami, tie ir Somi, tie ir Baltijas valstis, bet tie ir arī Polija. Citos jautājumos mums itin labi saskan arī ar Ziemeļvalstu deputātiem, tāpēc Ziemeļvalsts arī pēc saviem iedzīvotāju skaitiem nemaz nav tik lielas, un, piemēram, lai panāktu godīgus nosacījumus Eiropas tirgū arī mazajām valstīm, tur ir jācīnās, jo citādāk franči un vācieši un itāļi ar to savu lielo masu ļoti bieži grib balstīt savus uzņēmumus, bet mēs gribam godīgi konkurēt, jo skaidrs, ka mēs nevaram tā balstīt savus uzņēmumus, kā to dara tur Vācija, piemēram, enerģijas cenām. Tur, nu, kā saka, brīvais tirgus, vienotais tirgus, tā ir ļoti svarīga lieta Latvijai, jo mēs gribam, lai tas ir pilnīgs aizspriedums, ka latvieši ir kaut kādi mazspējīgi vai nevaroši, vai kas tur. Mēs esam gana gudri un labi un uzņēmīgi un varoši, bet jautājums ir, vai tie noteikumi, tie spēles noteikumi ir vienādi visās valstīs. Un tā ir viena lieta, par ko tiek strādāts un kas ir jādara. Ivar, es esmu dzirdējis dažādos tavos izteikumos saistībā par arī Eiropas vienotu aizsardzību. Tu esi iesaistījies dažādos jautājumos. Cik tas ir aktuāli, cik tas ir iespējami, jo Eiropas Savienība līdz šim nav bijusi militāra alianse, kurai militārās lietas vispār ir bijušas aktuālas. Eiropas Savienībā nekādā gadījumā nav jāmēģina pārņemt NATO funkcijas, jo, ja mēs domājam par tādu stundu X, kas, kā saka, diezdod nepienāks, bet var pienākt, vai ne? Tad, protams, ka NATO ir mūsu pirmais atbalsta punkts, bet tas nebūtu vēl nerisina visas problēmas, jo, piemēram, šobrīd, kad mēs redzam, kā ir jāpalīdz mums visiem kopēji Ukrainai, mēs redzam, ka tur jau Eiropai trūkst elementāra aizsardzības rūpniecības jaudu, ar kurām varētu tad atbalstīt Ukraiņus kaut vai ar tiem pašiem droniem vai artilērijas šāviņiem vai kaut vai elementāri kājnieku ekipējumu. Tās ir lietas, kas ir jāražo un kuras ir jādara pašā Eiropā. Tur, tas nav īpaši viegls uzdevums, tāpēc, ka liela daļa no Eiropas vispār ir atrofējusies pa aizsardzības līniju. Otra lieta ir tas, ka aizsardzības industrija vienmēr ir bijusi ļoti nacionāli padarīšana. Zin, kā mēs gribam balstīt kaut kādus savus tur ražotājus, tur tā kā Zviedriem tur ir Saab vai ne, vai tur vāciešiem ir Rheinmetall un tā tālāk. Bet tās lietas ir jāapvieno, un arī Latvijai tur ir jāiegūst kaut kas no tās kopējās darba dalīšanas, tāpēc, ka skaidrs, ka, ja mēs domājam par kaut kādu kopēju aizsardzības stratēģiju, tad es domāju, ka lielāka uzmanība ir jāpievērš tām valstīm, kuras ir vistiešāk iesaistītas Krievijas atturēšanā, un tie, protams, esam mēs. Radio klausītājiem atgādinu, šodien radio studijā pie mums viesojas Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ijebs. Ivar, tu esi noteikti piedalījies daudz arī manos Europe Direct Dienvidlatgales centra rīkotajos pasākumos. Esam tikušies bibliotēkās gan ar iedzīvotājiem, gan ar jauniešiem. Saki, es domāju, arī citviet Latvijā tās problēmas ir līdzīgas. Kas ir tas, ko tu sarunās ar cilvēkiem dzirdi šeit un ko tu aiznes līdz Eiropas lielajam galdam? Primāri tas, kas interesē cilvēkus, ir praktiski ieguvumi. Un tāpēc es vienmēr, piemēram, runājot ar jauniešiem, esmu viņiem stāstījis par to, kādas priekšrocības viņiem Eiropa dod. Gan tur iespēju studēt ārzemēs, un kā Erasmus programmā, gan arī tur visādas citas lietas. Jauniešus, protams, interesē tehnoloģijas, viss, kas saistās ar to tehnoloģisko izrāvienu, ar mākslīgo intelektu un tā tālāk un tā tālāk. Bet, ja tu man vaicā, kas ir tas, ko es esmu aiznesis uz Briseles galdu, tad, protams, tā galvenā tēma
tēma ir birokrātija. Mēs zinām, kādā veidā tā Eiropas nauda ir svarīga mums, vai ne, visādās investīcijās un tā tālāk, tā skaitā atbalstot nevalstisko sektoru un visādi citādi. Bet tas, ar ko saskarās cilvēki ikdienā, ir tas, ka tur ir papīru kalni, ka tur ir nepārtrauktas atskaišu rakstīšanas, ka tur ir brīžiem ļoti, ļoti nesaprotamā veidā izlietojams finansējums un tā tālāk un tā tālāk. Tā ir viena liela tēma, proti, Eiropai ir jākļūst vienkārši vienkāršākai un modernākai, lai daudzas lietas, tā skaitā visas tās atskaites un visu šito varētu darīt digitāli, efektīvi, tā, lai tas būtu pieejams cilvēkiem. Jo ļoti bieži es esmu runājis ar uzņēmējiem, kuri man diezgan atklātā tekstā saka, ka, ziniet, mēs jau principā labprāt pieteiktos kaut kādiem tur, Eiropas projektiem tajā vai citā jomā, bet, ja es salīdzinu to ieguvumu, kas man ir naudas ziņā no tā pret to birokrātiju, ko tas man prasīs un kā es tur tās atskaites rakstīšu un kā man tur uzraudzīs, tad es saprotu, ka labāk man patiesībā ar šito nav jāielaižās. Tā ir viena tēma, jo tas ir tas, ko sadzird gandrīz visās auditorijās, tur sākot ar uzņēmējiem un beidzot ar skolotājiem, kas arī savās skolās raksta kaut kādus projektus un mēģina viņus realizēt. Vai tu, Ivar, varētu pastāstīt klausītājiem, vai Eiropas deputātiem ir kaut kāda teikšana arī Latvijā? Jo, kā ir tā sazobe veidojas šeit uz vietas, jo, ja tu runā par birokrātiju, es domāju, arī daudzi radioklausītāji piekritīs, Latvijā tā bēda nav nemaz švakāka kā Eiropā, un nevelti saka, ka, pēc būtības katrs latvietis grib būt svētāks par Romas pāvestu, un ja Eiropa saka viens, tad latvietis izdara divi, un tad gala rezultātā nevis viens papīrs, bet divi papīri. Tā ir interesanta tēma. Eiropas parlamenta deputātiem nav tiešas iespējas iejaukties Latvijas valsts pārvaldē, bet Eiropas parlamenta deputātiem, protams, ir iespējas iet un runāt un stāstīt un mēģināt risināt tās problēmas, tā skaitā arī mūsu valdībā, Saeimā un tā tālāk. Es teiktu, ka, protams, ka tur ir birokrātija Eiropā, kas nāk ar jaunām normām, un tā, manuprāt, ir liela problēma, ka tas normu krājums visu laiku pieaug, un par to ir jārunā, ka tas tā nevar turpināties. Otra lieta ir tas, ka Latvijā daudz ko no tā interpretē visstriktākajā iespējamajā veidā. Pasargāt varbūt sevi, es nezinu. Jā. Un tādā ziņā, protams, un ierēģi ir ierēģi visā pasaulē, viņiem nav nekāda vēlēšanās riskēt. Viņi zina, ka atšķirībā no uzņēmējiem ierēdnis no riska neko neiegūst, un tāpēc viņi ļoti bieži ierobežo lietas, kuras patiesībā nevajadzētu ierobežot. Mēs zinām, ka tur šobrīd jau tas ir aizgājis arī līdz tādam, varētu teikt, tiesiskam līmenim, ne par visiem šiem stāstiem par kompetences centriem, par stāstiem par šiem, industriālajiem parkiem reģionos un tā tālāk. Un tur ir arī, viena lieta, protams, ir, ka Latvijā ir jācīnās un jāizskauž jebkāda veida korupcijas un interešu konflikti. Par to galīgi nav nekādu šaubu. Bet cits jautājums, vai tās Eiropas normas ir uzrakstītas tā, lai Latvijā viņas varētu normāli piemērot. Jo brīžiem ir tā, ka tur ļoti bieži tās Eiropas normas ir rakstītas no Vācijas vai Nīderlandes perspektīvas, kur tās problēmas ir pavisam savādākas, un ja mēs mēģinām visus nogriezt pēc vienas šnites, tad tas rezultāts galīgi nav labs. Jā, Ivar, jautājums saistībā par aktivitātēm, kuras arī šodien mēs plānojam kopā ar Europe Direct centru Dienvidlatgalē. Viesojoties skolās, runājam par vēlēšanām. Cik svarīgi vispār cilvēkam ir balsot? Jo, redz, Daugavpilī ir ļoti, manuprāt, labs piemērs bijis, ka ir pietrūkusi viena balss. Jā, lai pašvaldību vēlēšanās kāds no sarakstiem tiktu ievēlēts, un līdz ar to tas stāsts, kad viena balss neko nemaina, mums ir ļoti labi pazīstama. Bet, kāpēc tad jāiet balsot? Kāpēc ir jādod tā sava balss un tas demokrātijas stūrakmens, manuprāt, ir svarīgs, bet sabiedrība nevienmēr to saprot. Ja mēs domājam tādā no katra mūsu paša atsevišķās perspektīvas, tad skaidrs, ka iešana balsot
ir iespēja izvēlēties, izdarīt izvēli. Un ja tu no šīs izvēles atsakies, tad iespējams, ka tu gluži vienkārši savu dzīvi esi ietekmējis ne tajā labākajā veidā, kā tu pats negribētu, jo tavā vietā aizies citi. Un ievēlēs tāpat tur tos 100 gudrās galvas Rīgā, ievēlēs tos pašus 720 Eiropas parlamenta deputātus, ievēlēs arī Daugavpils domi bez tevis. Jautājums, vai tu tiešām gribi palikt malā no tā procesa un ļaut, ka visi citi pieņem lēmumu tavā vietā un ka tev ir vienalga. Mēs tīri labi redzam, kā cilvēkus tie politiskie lēmumi skar gan labā, gan sliktā veidā. Savukārt, ja mēs domājam par tādu Latvijas kopējo līmeni, tad es teiktu, ka demokrātija ir iespēja mācīties. Skaidrs, ka viena lieta ir kaut kādu ievēlēt, cita lieta ir pārvēlēt. Proti, mums katru reizi ir iespēja pateikt, ka okay, mēs varbūt esam iepriekšējā kaut kādā savā lēmumā kļūdījušies, un tāpēc mēs šoreiz mēģinām kaut ko citu. Vai ja mēs domājam, ka mēs neesam kļūdījušies, tad mēs turpinām to pašu. Tā ir tāda kopīga mācīšanās, proti, cerībā, ka mēs nonāksim pie labākajiem risinājumiem, tiem, kas mums patiešām būs vispiemērotākie mūsu dzīves un labklājības vajadzībām. Ja mēs to nedarām, tad mēs vienkārši paliekam uz otru gadu. Mēs neaugam kopīgi kā sabiedrība. Jā, bet šis skaitlis īstenībā ir ļoti dramatiski atšķirīgs salīdzinot ar Ziemeļa Eiropas valstīm, iedzīvotāju pilsonisko iesaisti dažādās aktivitātēs, biedrībās, politiskās partijās un savukārt arī pie mums. Kas būtu tavuprāt tās lietas, kas skubinātu cilvēkus kļūt aktīvākiem, jo skaidrs, ka ilgstošais Padomju Savienības mantojums un domāšana, ka tavā vietā visu izdara, tas jau kādu brīdi ir aiz muguras, bet mēs joprojām tā skola mums nav bijusi tik veiksmīga. Es teiktu, ka tur ir diezgan atšķirīgi tie stāsti. Es domāju, ka kaut kāda paudžu nomaiņa tur tomēr notiek, un mēs redzam īpaši skolās, ka tur jaunieši patiešām jau darbojoties skolēnu padomēs tādās lietās apgūst tās pamatu pašorganizācijas spējas kaut ko kopīgi darīt, aizstāvēt kopīgi kaut kādas intereses. To viņi aizvien vairāk un vairāk apgūst, un tas ir ļoti, ļoti labi. Par politiskām partijām runājot, tur tās partijas pašas par sevi ir piestrādājušas drusciņi, lai viņas nebūtu pārāk populāras sabiedrībā, bet, ja domā par tieši to dalību vēlēšanās, tad ir skaidrs, ka tur ir arī lielā mērā pašu kandidātu. Tas ir uzdevums uzrunāt cilvēkus, uzrunāt viņiem saprotamā veidā, uzrunāt ar tādām tēmām, kas viņus interesē, jo citādāk ļoti bieži tā aģitācija notiek ļoti, ļoti tukši un neinteresanti. Tā skaitā, piemēram, arī, skaidrs, ka komunikācijā sociālai tīkli ir kļuvuši par ļoti, ļoti lielu faktoru. Un skaidrs, ka arī tur... Un piekam dažādām mērķa auditorijām dažādi tīkli. Bet skaidrs, ka tur tādas brīnuma receptes nav. Arī elektroniskās vēlēšanas. Mēs zinām, ka mūsu brāļiem Igauņiem ir elektroniskās vēlēšanas. Domāju, ka ja būs elektroniskās vēlēšanas, tad viss daudz vairāk vēlēs. Nav tā. Tur ir tie paši cilvēki, kas balsoja iecirkņos, tagad vienkārši balso elektroniski. Bet, es domāju, ka Latvijā arī jāiesaista redzamas populāras nepolitiskas figūras. Tur bija tāds joks pavisam nesen, kas nāca no, laikam, Amerikas, ka tur bija tā doma, ka Taylor Swift ir uzaicinājusi kaut kādā vēlēšana apgabalā piedalīties vēlēšanās, un, protams, ja tev Taylor Swift uzaicina, saka, ka jāiet vēlēt, tad grūti iedomāties, ka tu neaizies, vai ne? Es domāju, ka Latvijā arī būtu. Nē, bet tas ir bez jokiem, jo tas tie ir ļaudis, kuriem tiem politiķiem reizēm ir tā doma, ka viņi ir pasaules centrs un ka viņi te visu nosaka, bet patiesībā cilvēku dzīvē daudz dzirdamākas ir tādu gan kultūras, gan sporta autoritāšu balsis, un šos cilvēkus nevajadzētu ignorēt. Viņi var patiešām ļoti produktīvi piedabūt citādāk pasīvus pilsoņus aiziet un nobalsot. Starp citu, Dienvidlatgales NV atbalsta centrs pats slēdz līgumu un sabiedriskas integrācijas fondu, un mums aktivitāte būs Līvāna novadā, kas ir vēlēšanas mežā, kur mēs stāstīsim maziem bērniem caur pasakas tādu sižetu, kāpēc ir jāiet balsot gan vajadzēs par dažādiem dzīvniekiem, zaķiem, lāčiem, pūcēm un visādiem citiem, un vēlēšanu dienā 8. jūnijā tad
Tātad mums būs pie visiem vēlēšanu iecirkņiem arī vēlēšanu teltis, kur mazie bērni, gan no bērnu dārza, gan no pirmajām klasēm, nāks kopā ar vecākiem balsot par šiem dzīvniekiem. Tas ir burvīgi. Bet mammas nāks ar tētiem balsot par deputātiem. Tā ir viena burvīga iniciatīva. Starp citu, ja par šo domā, tad arī tie, kas briesmīgi ir par to balsošanu internetā, viņi aizmirst to, ka jebkuras vēlēšanas tomēr ir arī tusiņš. Tas ir tusiņš. Tajā nozīmē, ka to tu dari kopīgi, kopā ar ģimeni. Piemēram, tu brauc, tu ej, tu tur kaut ko apspried, pa ko te mēs tur tā, un pa ko tu, un pa ko vajadzētu, un tā tu tur satiec radus draugus, paziņas, un tā tālāk, īpaši tad, ja vēl rindā jāstāv ir, vai ne, tādā ziņā tur. Es domāju, ka visādi šitādi te veidi tos cilvēkus iesaistīt. Tas nav nekas slikts, jo, tas vēlēšanas ir kolektīvi, publiski, kopīgi. Pieredze, vai ne? Un par tādām viņām arī jābūt. Cienītie klausītāji, raidījums Ilgtspēja Latgalē, mūsu vērtības tuvojas izskaņai. Mums studijā šodien Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījevs. Ivar, noslēguma vārds. Ko tu aicinātu darīt vai novēlētu mūsu radio klausītājiem, ņemot vērā, ka gads nu pat ir sācies? Tās vēlēšanas, kas notiks šī gada jūnijā, ir svarīgas, tāpēc, ka pasaule ir mainījusies. Un mēs tīri labi zinām, kāda veida drošības problēmas skar Latviju. Un tāpēc, piedaloties šajās vēlēšanās, mums ir vienmēr jāpatur prātā tas, lai Latvijas intereses tiktu pārstāvētas pienācīgi, apzinoties Latvijas reālās vajadzības un apzinoties arī, protams, mūsu valsts pamatvērtības. Jo Eiropa tas nav nekas sekundārs. Eiropa Latvijai kļūst aizvien svarīgāka un svarīgāka. Eiropa ir tā dabiskā vide, kur Latvijai augt un attīstīties, un mums ir jābūt kopīgi aktīviem Eiropas procesos. Gribu teikt tev lielu paldies par, paldies tev. Kad atnāci izstāstījies, domāju, mums daudziem ļoti svarīgas lietas. Savukārt skatītājiem vēlos atgādināt, kad raidījums notiek projekta Tuvok Latgale ietveros, ko finansē Mēdīju atbalsta fonds no valsts budžeta, un par raidījumu saturu atbild Radio Sijā Alise Plus. Uz tikšanos nākošais raidījumos. Alisa Plus Radio